Es esmu Karīna Platā. Mēs šodien runāsim par darbinieku pieņemšanu darbā, par atlasi, darba interviju, darba līguma saturu. Mana pieredze jau ir 30 vairāk gadu garumā. Saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām esmu strādājusi dažādos statusos, gan kā tā kā bīdīt vai teikt viņiem, jūs varat pieteikties un mēs izskatīsim, vai paši jau uzrunāt. Tātad mums vispirms jāsaprot, šie te plusi un mīnusi attiecībā no katra piesaistes veida. Pretendentam sevi ir jāprezentē, lai vispār šo amatu ieņemtu. Ja? Tā kā arī, kāds tas amats ir un vai mums vispār tā intervija vajadzīga, varbūt mums jau speciālists ir gatavs. Tā kā obligāti tā nav. Savukārt, ja mēs veicam interviju, tad, protams, jāievēro likuma nosacījumi. Ja viņš ir veicis virsstundas, tad mēs to, ko likums pasaka par virsstundām piemaksāt, to mēs arī veiksim. Citas atlīdzības, tātad, kas ir saistīts varbūt ar kaut kādām komandēm naudām, ar darba koplīgumā paredzētām kaut kādām izmaksām, prēmijām, naudas balvām un tā tālāk.